Varbūt tavās acīs viņš nav nekas, bet kādam visu pasauli. Ja dotos taisni pa tām trepēm augšā, zini, ka pasaukt. Kad es nomiršu, es gribu redzēt ērgli no pelniem. Mana paudze ir izsalkuši bērni, kas celsies uz vienu pleca eņģels, uz otru Čārlijs Mensons. Man bieži neizdevās, bet brālis kārtīgi centos. Mūsu dzīve atkal nodzīvo kāds cits tik mierīgi. Kādam primārāk ir mīlēt, kādam sist un ienīst. Ja tu skatīsies viņam acīs, tad tev nozags dvēseli. Grēko vairāk kā čūsk, bet situācijas svētels. Te nav runas par to, cik bieži krīti, bet celies. Esmu viens, nevis vientuši, ne, tu līdz man neies. Ja grābekļu otra galā būtu cirps, tu kāptu vēlreiz. Kad metīs jūrā, ne, tev neprasīs, vai māki peldēt. Uz pleciem pistoli un galvā stipra pārliecība. To, ka viss man vēl ir priekšā, to, ka pārcietīšu. Kad visi pamodīsies, būs jau par vēlu. Tā būs Jūdas vēstule, kura modinās bērns. Kad visiem kājām un virs galvas būs melns, tā būs Jūdas vēstule, kura modinās vēlmu. Kad visi pamodīsies, būs jau par vēlu. Tā būs Jūdas vēstule, kura modinās bērns. Kad visiem kājām un virs galvas būs melns, tā būs Jūdas vēstule, kura modinās vēlmu. Visur, kur es pavaros, es pretī redzu spoguli. Tu guli blakus man, bet to kā priecājos noguli. Vecāki viņu uzskatīja par ļoti, ļoti paklausīgi, lai gan patiesībā vienaldzība un apātija pret pasauli. Varbūt tie, kas tēlo labos, rādīs īstās sejas Halovīnā. Manos sapņos klauni diktē dejas balerīnā. Tu par visu svēto kritīs ceļos, kā mauka baznīcā. Vēlnām tās domas par daudz, bet nav kam rakstītās. Ir tik daudz, ko tas nolādātais laiks te galina. Ja laiks tevi dziedē, tad tu nemirs un mūžam te paliks. Man bija jākrīt, lai es apstātos izvērtēt, saprast visu pagātnes draz. Es ātri izvēlējos aprakt 7 metrus zem zemes, kur drīz visi mēs būsim. Tu galdā liks sešnieks, es likšu pīķu dūzi. Mūsu sabiedrībā cilvēkiem ir slikti un grūti. Man visi mirstīgie ticēs, kad redzēs stigmas brūcis. Kad visi pamodīsies, būs jau par vēlu. Tā būs Jūdas vēstule, kura modinās bērns. Kad visiem kājām un virs galvas būs melns, tā būs Jūdas vēstule, kura modinās vēlmu. Kad visi pamodīsies, būs jau par vēlu. Tā būs Jūdas vēstule, kura modinās bērns. Kad visiem kājām un virs galvas būs melns, tā būs Jūdas vēstule, kura modinās vēlmu.